Es domāju, mēs katrs dzīvojot savu dzīvi, mēģinam dzīvot labu un jēdzīgu dzīvi, vai ne? Mēs katrs mēģinam to būvēt, kā saprotam, esot darbā, ģimenē, mācībās, esot attiecībās ar līdzcilvēkiem. Mēs gribam, lai mūsu dzīve izdodas. Un, ja mums būtu jāuzraksta, katrs paņem tagad baltu lapu, sarakstītu, kas ir tas, kādu dzīvi es gribu, kas ir tas, kāds es vēlos kļūt. Mūsu sarakstī kaut kur atšķirtos, kaut kas būtu tāds, kas pārklājās, bet lielā mērā mēs varētu vienoties par kaut kādiem kritērijiem. Un reizē arī tad, kad mēs esam tajā ikdienas dzīvē, darbos, skrējienā, tad liekas, nevienmēr tas, kam es ticu un uz ko es tiecos un uz ko es dzenos, ka tas parādās manā dzīvē. Ka mēs lasām šeit par šo gara augli, kas būs mūsu, kā jau mācītājs Ainars teica, nākamo nedēļu un patiesībā pat 2 mēnešu un mazliet vairāk pārdomu centrālais temats. Mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Mēs varētu vienoties, ka tās ir labas īpašības, kuras mēs gribam redzēt savā dzīvē. Un arī tie, kas mēs šeit esam, un es teiktu, es esmu kristietis ar jau pilngadību, vai ne, jau vairāk nekā 18 gadu stāžu, un citi no jums ir ar vēl lielāku ticības stāžu. Nevar teikt, ka vienmēr tas ir. Nevar teikt, ka es vienmēr esmu savaldīgs, ka es vienmēr esmu pilnīgi mīlošs, saglabāju to mieru, par kuru mēs runājam un lasām Bībelē. Liekas, nav tā, ka tas svētā gara auglis par šiem 18 gadiem būtu nobriedzis tā, ka labāk vairs nav kur. Bet kā tas var būt? Kā tas var būt, ka mēs esam kristieši, mēs uz to dzenamies, mēs mēģinām dzīvot saskaņā ar to, un reizē tomēr ir vēl jāaug. Ir atkal jaunai sezonai jāpienāk, ir atkal tā īpašībai jāparādās kaut kādā jaunā veidā. Pirmkārt, kas jāņem vērā, un šoreiz pirms es ķeršos tam vārdam mīlestība klāt, mēs mazliet paiesim cauri un nonāksim līdz tam, kā tas auglis veidojas. Pirmkārt, jāsaprot, ka tas ir gara auglis. Tas nav mans dabiskais raksturs. Ja, tad mēs varētu teikt, tur mācītājs Ainars ir mierīgāks vai ne, nekā es. Es varbūt tur esmu savaldīgāks nekā kāds cits. Un tā mēs varētu tur sākt mērīt, kurš ir cik labs cilvēks. Bet šis ir gara auglis, nevis mans raksturs. Mums katram ir savs temperaments. Un Dievs mūsu rakstura un temperamenta robežās var mūs veidot un lietot, lai sasniegtu labāko. Lai tu varētu dzīvot savu labāko dzīvi. Un tev visas šīs īpašības, kas te ir uzskaitītas, viņas tevi iemājo caur Dieva garu. Un tas, ko Jēzus saka, varbūt ne tieši par šo gara augli, bet to, ko viņš saka par savu nodomu cilvēkiem. Viņš saka, es esmu durvis, kas caur mani ieiet, tas taps izglābts. Un ieies un izies un ganības atradīs. Zaglis citādi nemaz nenāk kā vien, lai zaktu, nokautu un pazudinātu, bet es esmu nācis, lai tām būtu dzīvība, būtu pārēm. Tas, ko Dievs saka, viņš grib, lai tu vari nonākt tajās labajās ganībās, kur ir zaļainas ganības, kur vienmēr ir ko paēst, kur vienmēr ir kur atveldzēties, kur ir drošība, kur ir šī dzīvība un pārpilnība, kā vecā tulkojumā teikts. Bet kāpēc mēs tik bieži jūtamies, ka knapi dzīve, nedēļas beigās pēc saspringtas darba cēliena liekas, kaut kas ātrāk nonākt, labi, debesīs varbūt mēs tā rētā aizdomājamies, bet kaut kas varētu būt kaut kur projām. Paslēpties, projām no atbildībām, projām no sevis. Kā tas var būt, ka Dievs mums sola pārpilnību, dzīvību, un mēs sajūtamies tik saguruši, iztukšoti, nespēcīgi, bieži vien nesavaldīgi,
Acīm redzot, kaut kas mūsu dzīvē ir jāmaina. Acīm redzot, kaut kam ir jābūt, mums ir jādzīvo kaut kādā veidā saskaņā ar to, ko Jēzus māca, jāsako viņa soļos, un tad mēs varam to piedzīvot. Pāvils vēstulē Efesas draudzē viņš saka, nepiedzerieties vīna, no kā rodas izlaidība, bet topiet gara pilni. Viņš saka, topiet gara pilni. Es nezinu, mēs varbūt teiktu, es jau nepiedzeros, ja? Es esmu tajā skaidrajā prātā. Bet vai vienmēr? Šodien satiku kādu cilvēku, kurš man saka, mācītiem man jāatzīstās, esmu atkal atsācis pīpēt. Es tur tik daudz gadus nepīpēju, bet esmu atsācis pīpēt. Es saku, labi, ka tu to cēl gaismā. Bet tev nav jābūt tajās važās. Viņš pats saprot, ka viņam nepatīk tur. Un viņam gribas dzīvot brīvībā. Un viņš zina, viņš to ir baudījis, un viņš grib dzīvot brīvībā. Es zinu, ka noteikti kādi ir, kas vakarā pēc darba nevar aiziet gulēt, viņam vajag to vīna glāzi. Liekas, es taču esmu radīts brīvībai, bet es nevaru nomierināties bez tās vīna glāzes. Nevaru aiziet gulēt, tās domas skrien caur galvu. Vai tas, ko Dievs man ir iecerējis? Ne jau, ka tā vīna glāze automātiski tev nogriež žēlastību, bet Jēzus ir tev sagatavojis kaut ko labāku. Lai tu varētu dzīvot ar mieru, ar prieku, ar mīlestību un bez jebkāda veida važām, kas tev ierobežo. Jautājums, vai un cik lielā mērā tu ej vienā ritmā ar Jēzu, ar viņa šo tempu, ar viņa šiem soļiem. Pirms mēs ķeramies tam gara auglim klāt, dažas lietas, kas mums ir jāņem vērā par svēto garu un kristiešiem. Jēzus saka šādi, Jāņa evaņģēlija 3. nodaļā, viņš saka patiesi. Patiesi es tev saku, viņš runā ar Nikodēmu, bet mēs visi zināmā mērā iemiesojam Nikodēmu. Viņš saka, es tev saku, tas, kurš nepiedzimst no ūdens un gara, nevar ieiet Dieva valstībā. Pēc būtības, lai tu varētu ieiet debesu valstībā, lai tu varētu būt Jēzus sekotājs, tev jau ir vajadzīgs svētais gars. Pāvils 1. vēstulē korintiešiem saka, tādēļ es jums daru zinām. Neviens, kas runā Dievu garā, nesaka lāsts Jēzum. Un neviens nevar teikt kungs Jēzus kā vien svētajā garā. Vakardien bija forši iet ar tiem 1000 kopā un saukt šos vārdus Jēzus ir kungs. Un reizēm runājot ar kristiešiem, kādi saka man, bet liekas, viņam ir stāsts un viņam ir gan kaut kādi jau augļi dzīvē, redzam, bet viņš saka, bet es neesmu drošs, vai man ir svētais gars. Liekas, nē, ja es ir tavs kungs un glābējs, tad tev ir svētais gars. Pāvils citur vēstulē romiešiem, viņš saka, jūs gan neesat miesīgi, bet garīgi. Ja vien Dieva gars mīt jūsos, jo kam Kristus gara nav, tas viņam nepieder. Pēc būtības, ja mēs sakam, es piedaru Jēzu, es viņam sekoju, tad tev ir svētais gars. Ja tevī nav gara, tad viņam nepieder. Tā ir tā piederības zīme. Lai kļūtu par kristieti, tev jau ir jāatsauc tam, ko Dieva svētais gars runā uz tavu dzīvi. Un reizēm ar cilvēkiem, kas ienāk draudzē, liekas no malas, kur neviens nav īpaši viņam sludinājis evaņģēliju, nav pārlieku liela bijusi saskarsme ar kristiešiem. Liekas, nē, bet kaut kā es zināju, ka man jāspēr šis solis. Es kaut kā zināju, ka man ir jāatnāk uz šejienes. Es kaut kā zināju, ka man ir jāmeklē, kur ir mana vecā noputējusī Bībele un jāsāk tā lasīt. Un jāmetās varbūt ceļos un jālūdz. Tad tur jau ir kaut kāda garīgā realitāte, kas darbojās pie cilvēka, ka Dieva svētais gars jau runā uz viņa sirdi. Jeb kā mēs reizēm sakam, Jēzus stāv pie durvīm un klauvē. Pie katra cilvēka sirds durvīm viņš klauvē. Un jautājums, vai mēs atveram un ļaujam viņam ienākt? Lai kļūtu par kristieti, tev jau ir jāatsauc svētā gara balsī. Un tas, tad, kad svētais gars nāca par pirmajiem kristiešiem, par apustuļiem un mācekļiem, tad Pēters sāka sludināt uz daudziem tūkstošiem cilvēku. Viņš izstāstīja, kas īsti notiek, viņš izstāstīja labās ziņas viņiem, jeb evaņģēliju, un šie cilvēki prasīja, bet ko mums būs darīt? Mēs saprotam, ka mēs esam bijuši grēcinieki.
Ne tikai tā, ka mēs savstarpējās attiecībās zinām, ka esam viens otram nodarījuši pāri, bet tas brīdis, kad tu saproti, es esmu pret svēto Dievu nodarījis kaut ko pāri. Tajā brīdī tu apzinies, es nevaru viņam tuvoties pats savā spēkā. Un cilvēki prasa Pēterim, ko mums būs darīt, un viņš saka, atgriezieties no grēkiem. Pēc būtības novērtē, saproti savas kļūdas, savas dzīves lēmumus, ko tu esi pieņemis, novērsies no tiem, nožēlo tos, atgriezieties no grēkiem. Un lai jūs ik viens to pat kristīt jūsu Jēzus Kristus vārdā, grēku piedošanai, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Atgriezieties no grēkiem, nožēlo tos, liecies kristīties Jēzus Kristus vārdā, un tajā brīdī tu saņem grēku piedošanu un svētā gara dāvanu. Mēs jaunpiedzimšanu saistam kopā ar svētā gara saņemšanu, jo tu nevari atsaukties Jēzum. Nav tā, ka tad, kad te ir baseins vaļā vai upē vai ezerā, kaut kur notiek kristības, ka jaunie kristieši nāk, nostājās priekšā mums baltos tērpos, un tad viņiem nav svētais gars, un tad viņi iznāk tur ārā jau tādi, ka balodis sēž uz pleca. Tā nav. Svētais gars jau darbojās viņu sirdīs pirms tam. Un reizēm arī vēl pēc tam notiek kaut kāds pēcdarbs, bet mēs Bībelē nesaskatām, ka vajag obligāti to otro notikumu, par ko reizēm mēs lasām, ka kādi runā un saka. Dievs dod savu garu visiem. Tas ir viņa apsolījums, lai jūs saņemtu svētā gara dāvanu. Un Pāvils citur Efeziešiem viņš raksta, viņā jūs arī esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju. Un viņā jūs ticēdam šim evaņģēlijam esat apzīmogoti ar apsolīto svēto garu, kas ir ķīla tam, ka mēs saņemsim mantojumu un ka viņš mūs ir izpircis sev par īpašumu, lai mēs esam viņa godības slavu. Tad svētais gars pats jau ir kā šī dāvana. Dievs saka, es iemājoju tavā dzīvē caur savu garu, un tā jau ir dāvana, ka Dievs pats saka, lai arī kāds Matīs tu būtu, es nākšu un dzīvošu tavā sirdī. Es nākšu un tur sākšu kaut ko tīrīt. Tā jau vien ir dāvana, ka Dievs saka, es gribu būt ar tevi. Bet arī tas apsolījums par mūžību ir kā dāvana. Labi, mēs to šodien vēl līdz galam nevaram nobaudīt, bet reizē arī tas iedod mieru un pārliecību dzīvē. Tā ir dāvana. Un tad mēs lasām vēl par tādām svētā gara izpausmēm dažādām un tādām dāvanām. Un par tām mēs šīs svētrunas sērijas ietvaros runāsim tikai, es domāju, tik cik šajā ievada daļā mazliet. Piemēram, Pāvils 1. vēstulē korintiešiem, viņš saka, ir dažādas dāvanas, bet ir tas pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet tas pats kungs. Ir dažādas spēka izpausmes, bet tas pats Dievs, kas visu visā rosina. Bet tik vienam tiek dota gara atklāsme kopīgam labumam. Pirmkārt, svētais gars nav, lai šķeltu un teiktu, re, kur pareizā konfesija, vidēji pareizā, ļoti nepareizā. Šak, nē, tas viss ir kopīgam labumam. Un vakar tas bija tik skaisti, ka tu redz, ka ir harizmāta draudzes, ir katoļu draudzes, ir baptistu draudzes, luterāņu draudzes, pestīšanas armija un vēl citas konfesijas un baznīcas un brīvdraudzes. Un visi mēs ejam zem viena vārda Jēzus un ejam sludināt šo vēsti kopīgam labumam. Lai visa radība dzirdētu evaņģēliju, lai visa latviešu tauta dzirdētu evaņģēliju. Un mēs esam dažādi. Šeit pat Mateja ietvaros. Mēs esam tik dažādi. Ar dažādiem temperamentiem, ar dažādiem raksturiem un arī ar dažādām svētā gara šīm izpausmēm un dāvanām. Reizēm mēs pulcējamies ap vienu kaut kādu dāvanu un sakam, šī ir īstā. Un te nu mēs esam un reizēm ap to būvējam pat veselas baznīcas un konfesijas. Bet Dieva gars ir daudz krāsaināks un krāšņāks par to. Viņš ir daudzkārt radošāks par to. Viņš dod mums katram vienam kopīgam labumam. Līdz ar to varētu pat jautāt, kāds šīm dāvanām un šīm reizēm pat ekstātiskajām un pārdabiskajām dāvanām ir sakars ar tādu pilnvērtīgu un labu dzīvi, par ko mēs gribam runāt. Redziet, ja dāvanas ir dažādas un šīs izpausmes ir dažādas, ir kaut kas, kas ir vienojošs. Un tas ir tas pats gars. Dieva gars, Jēzus gars, svētais gars, kas iemājo mūsos un sāk mūs pārveidot Dieva līdzībā, Kristus līdzībā. Un tad tur arī parādās šis svētā gara auglis, kam būtu jāparādās mūsu dzīvē.
šai mīlestībai, mieram, priekam, izturībai, krietnumam, labestībai, uzticamībai, lēnprātībai, savaldībai. Kā es tur varu nonākt? Kā es to varu piedzīvot? Kā es to varu saņemt? Šeit pat 5. nodaļā Galatiešiem 16. pantā Pāvils saka, bet es jums saku, dzīvojiet garā. Tad man ir izvēle dzīvot garā vai nedzīvot garā. Dzīvojiet garā, tad jūs neļausieties miesas iegribām. Jeb kā lasījām pirms tam no vecā tulkojuma, jūs savu miesu varēsiet savaldīt. Es domāju, mēs, arī, kas esam kristieši, mēs esam paši piedzīvojuši tās reizes, kur tu zini, es atkal salaidu dēlī. Es zinu, ka tā nevajadzēja darīt. Es zinu, ka tā nevajadzēja teikt. Es zinu, ka tā nevajadzēja rīkoties. Un tomēr, acīm redzot, es tajā brīdī nepazaudēju svēto garu, jo man ir svētā gara balss, kas pasaka, bet tas nebija pareizi. Tu taču zini, ka tas nebija pareizi. Tu zini, ka tas bija ātrsirdīgi, ka tas nebija savaldīgi, ka tas nebija mīloši, ka tas nebija krietni. Tev ir šī balss, kas tev turpina pārliecināt par taisnību, grēku, par tiesu. Bet tu neesi spējis savaldīt to, kas tev ir uzticēts, savu rumpi, savas domas, savu rīcību. Pāvils saka, dzīvojiet garā. Un dzīve garā sanāk ir gan arī pretēji dzīvei. Burtiski būtu teikt miesā, tajā vecajā cilvēkā, kas mūs turpina izsūkt, kas mūs turpina atņemt spēku, kas mūs turpina gremdēt, ka mēs beigās sakam, man nav spēka. Es esmu nedēļu izvilcis, bet man nav spēka. Sagaidīju nedēļas nogali, lai mazliet atslēgtos, atpūstos un atkal vilktos uz priekšu, bet tas nav tas, ko Dievs ir iecerējis. Pie tam mēs vēl ar savu rīcību, mēs lasījām, ka mums ir izvēle, un nevis tikai izvēle, bet atbildība. 24. pantā tie, kas ir Kristu, ir miesu krustā piesituši kopā ar kaislībām un iekārēm. Man ir kaislības un iekāres, bet mana atbildība ir piesist tās krustā. Līdz ar Kristu. Kristus ir par tām samaksājis. Es tās nolieku pie viņa kājām. Es izvēlos dzīvot pretrunā ar to, ko mana miesa un manas dabiskās iekārtas varbūt gribētu. Tas nenozīmē, ka mums ir jākļūst par kādiem askētiem, jāiet dzīvot tuksnesī, jo tuksneša tēvi jau pārbaudīja to, ka aizbēgot tuksnesī, tu nevari aizbēgt no savām sirds kārībām. Mēs varam palikt šeit, bet mūsu izvēle ir jābūt, es to gribu atstāt aiz sevis. Un mūsu izvēle ir dzīvot saskaņā ar to, ko Dievs grib un pieņemt lēmumu. Tas ir mans apzināts lēmums dzīvot Dievam par godu, pakļaut savu miesu, cīnīties pretī savām iegribām un dzīvot saskaņā ar to, ko Dievs man ir paredzējis. Pāvils Efeziešiem 4. nodaļā viņš saka, neapbēdiniet Dievu svēto garu. Tad es varu ar savu rīcību vai viņu iepriecināt vai apbēdināt. Viņš saka, neapbēdiniet Dieva garu, ar ko jūs esat apzīmogot izpirkšanas dienai. Un viņš turpina un paskaidro, ko viņš ar to domā. Viss rūgtums, niknums, dusmas, klaigas, zaimi no jums, lai ir tālu prom ar visu citu ļaunumu. To visu citu ļaunumu mēs varētu kaut kā kategorizēt un pateikt, jā, es, protams, apbēdināšu svēto garu, ja es būšu vardarbīgs, ja es būšu klaji ļauns pret citiem. Bet vai mēs šajā pašā kategorijā liktu arī rūgtumu, niknumu, dusmas, klaigas? Labi, zaimes mēs tur ielikt. Jā, tur netiklība, zaime, vēl kaut kas pret Dievu ļoti klāji, vai ne? Bet mēs katrs esam satikuši šos cilvēkus. Mēs katrs ik nedēļu satiekam cilvēkus, kas ir rūgtumi pilni, nikni, dusmīgi, kas paceļ balsi un klaigā. Cik bieži es esmu tas cilvēks? Cik bieži es šajā mazajā kategorijā varu pateikt, bet es apbēdinu svēto garu. Tas nenozīmē, ka es viņu automātiski pazaudēju uzreiz, bet es viņu apbēdinu. Un ja ir kāds cilvēks tavā dzīvē, kurš tevi konstanti apbēdina, tur viņi mēģina mazāk kontaktu veidot. Tik bieži caur šīm negatīvajām emocijām un to izpausmēm šādā veidā, tas, ko es domāju, ir, mēs cenšamies izcīnīt savu taisnību, savas cīņas.
Liekas, es esmu dusmīgs, tāpēc, ka bija netaisnība. Es tur rūgtumu, tāpēc, ka es jūtos apbežots. Es paceļu balsi, jo es šķiet neesmu sadzirdēts. Un man ir jāizcīna tā mana taisnība, lai vai kā. Un Pāvils saka, tajā brīdī tu apbīdini Svēto garu. Kā tas var būt? Es tikai cīnos par taisnību, es tikai gribu parādīt, kā būt godīgi un labi. Viņš saka, nē, tu apbīdini Svēto garu, tāpēc, ka tu neusticies, ka Dievs to visu redzēja un viņš izcīnīs tavas cīņas. Tas, ko mēs šeit Pāvila vēstulē Galatiešiem 5. nodaļā redzam, ja gars jūs vada, jūs neesat zem bauslības. Bauslība runā par to, kas ir labs, kas ir ļauns, par to, kā izcīnīt taisnību, kas ir godīgi vai kas nav godīgi. Un Pāvila vēstule Galatiešiem pēc būtības rāda, ka draudzes iekšienē bija šī cīņa un šī spriedze starp bauslības darbiem un žēlastības darbiem, kur pat ne darbiem, bet dzīvi tajā Dieva dāvātajā brīvībā, ko viņš dod. Vieni teica, nē, protams, ka Jēzus samaksā par mūsu grēkiem, bet vēl neaizmirsīsim tomēr mūsu tradīciju. Ja? Tā ir ebreju kultūra, tomēr vēl draudz Galatā. Viņi tāpat pamats ir no ebrejiem. Daudz tur bija ebreji. Saka, neaizmirsīsim mūsu tradīcijas, tātad mums ir jāapgraiz tie mazie puikas. Un tad viņi runā par citām kaut kādām bauslības tradīcijām, kuras nav pašas par sevi sliktas. Un reizē viņš saka, otra puse saka, bet man tas nav vairs vajadzīgs. Es esmu jauns cilvēks, jauns radījums, Kristu Jēzu, un man ir pilnīga brīvība no tā. Un sākās rīvēšanās, un ņemšanās un strīdi. Kā Pāvils viņš saka, jūs ēdaties, skatāt, ka jūs viens otru, jūs kožat un ēdat viens otru, pielūkojat, ka jūs citu neapriet. Reizēm liekas, ka mēs savos strīdos nevis liecinām pasaulē par mīlestību, mūsu starpā par vienotību, par tādu brālību, bet kaut ko par spriedzi, par kašķiem, par ņemšanos kaut kā. Tā vietā Pāvils saka, jūs esat aicināti brīvībai, un viņš runā par 1. vēstulē Tesaloniķiešiem, viņš saka, neapslāpējiet garu. Garu apslāpējam tad, kad mēs sākam cīnīt šīs cīņas, kuras ir paredzētas Dievam izcīnīt. Ja mēs caur garu esam dzīvi, tas ir šeit pat Galatiešiem. Uzreiz tā, viņš ir par šo gara augli runājis. Viņš saka, ja mēs caur garu esam dzīvi, tad gara vadīti arī dzīvosim. Tā ir izvēle. Dzīvot saskaņā ar to, kur viņš man vada, kā viņš man vada. Un tad šis auglis, par ko mēs tad domāsim vairāk, gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums. Labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Pret tādām lietām nav bauslības. Atkal šajā cīņā par bauslību, par labajiem un sliktiem darbiem. Viņš arī tiem brāļiem un māsām, kas saka, es esmu brīvs, es varu darīt, ko es gribu. Viņš saka, jā, tu esi brīvs, bet nedosim vietu tādai brīvībai, kas dod vaļu miesai. Ne jau izlaidībai. Viņš saka, šādai brīvībai. Šeit tu esi atbrīvots no bauslības likuma rāmja, tāpēc, ka tavs uzdevums ir atspoguļot Dieva sirdi. Līdzīgi kā Ābrahamam, kas tika saukts par Dieva draugu, viņam nebija bauslības, tāpēc, ka viņam bija personiskas attiecības ar Jēzu. Nevis ar Jēzu, bet ar Dievu. Mums ir personiskas attiecības ar Jēzu pieejams, un mums ir svētais gars. Un mums nav vajadzīga bauslība, ja mēs mēģinām dzīvot saskaņā ar šo. Ja mēs mēģinām atraisīt to visu. Un viena lieta, kas mums ir jāsaprot, tajā brīdī, kad mēs sakam, Jēzu, tu esi mans kungs un glābējs, es atdodu savu dzīvi tavās rokās, es gribu tev sekot. Viņš ienāk mūsu sirdī. Viņš iemājo mūsos ar visu šo dievišķo raksturu īpašību, ko mēs saucam par gara augli. Ar visām tām izpausmēm. Tas nav mans raksturs, tas nav mans dabiskais cilvēks. Un man ir jāmācās vienkārši dzīvot saskaņā ar to, ko viņš man ir ielicis. Šajās nedēļās mēs nemēģināsim dot tev vienkārši tādus soļus, kā savu raksturu izkopt. Tas, ko mēs gribam, ir, ka tu esi spējīgs sadzirdēt, kur tava vecā miesa kārpās iekšā tavā dzīvē, un kur tu vari dzīvot saskaņā ar to, ko Dievs jau tev ir ielicis. Viņš tev ir iedevis spēku mīlēt. Viņš tev ir iedevis spēku dzīvot mierā. Jo vairāk mēs viņu pazīsim, jo vieglāk mēs spēsim savaldīt sevi, būt uzticami un krietni. Kā jau mācītājs Ainars teica, gājiens ir skaisti, bet dzīve ar Kristu
ir vēl skaistāk, jo tas liecina apkārtējiem par to, ka mēs esam viņa bērni. Jautājums tev un man ir, vai mēs ļausim šim auglim nobriest? Kā jau es teicu, 18 gadi ar Kristu, patiesībā jau laikam vairāk, 19. Bet tas nenozīmē, ka es vienmēr varu teikt, jā, ir īstā sezona, es esmu vienmēr mierpilns, savaldīgs, krietns un labs. Tā pirmā lieta, ko Pāvils šeit uzsver, ir mīlestība. Mīlestība mums pamatā asociējās ar tādām skaistām sajūtām, ar iemīlēšanos, ar tādu, es pat nezinu, kā tādu apgarotu kaut kādu sajūtu. Bet tas, ko Pāvils šeit izmanto, rakstot grieķu valodā vairāk vārdu, kas raksturo to, ko mēs latviešu valodā sakām vienkārši mīlestība. Tur ir vairāk vārdu, kas runā gan par ģimenes mīlestību, gan par erotisku mīlestību, gan par brāļu mīlestību. Šeit viņš izmanto vārdu agape, kas vairāk runā par tādu beznosacījumu mīlestību, ko visbiežāk attiecina pret Dieva mīlestību, pret cilvēku. Citur Pāvils vēstulē romiešiem viņš saka, jo Dieva mīlestība caur Svēto garu, kas mums ir dots, ir ielieta mūsu sirdīs. Dieva mīlestība ir ielieta tavā sirdī caur Dieva garu. Un Dievs mūs mīl bez nosacījuma. Mēs nevarējām aiziet pieklauvēt tā kā dziesmā knocking on heaven's door. Vai ne? Mēs nepieklauvējam pie tām durvīm un sakam, te nu es esmu, Dievs mīl mani, es esmu tik labs, tev būs viegli mani mīlēt. Viņš mūs velk ārā no tiem dubļiem. Viņš mūs ievelk dzīvībā netīrus, nemīlams, salauztus. Viņš ir tas, kurš izrāda iniciatīvu. Viņš ir tas, kurš atnāk ar beznosacījumu mīlestību. Tas tā kā, kad mums mazie bērni vēl nesaņem kabatas naudu tādu regulāru, vai reizēm kaut kādas tur sīkumiņas viņi tur salas, bet tad viņi kādreiz izsaka tādus jocīgus komentārus, ka tev man ir jānopērk kaut kas, ka mēs viņam būtu kaut ko parādā, vai es tev varu aizdot, ja? Vai kaut ko tam līdzīgas frāzes. Mēs pie Dieva tikpat smieklīgi varam nākt un kaut ko viņam mēģināt pierādīt. Ka viņam mūs ir jāmīl, ka viņam ir pienākums pret mani kaut kāds. Nē, mums ir vienkārši jāsaņem tas kā milzīga dāvana ar atplastām rokām. Ka viņš mani tādu, kāds es esmu, ar visu manu pagātni, ar visām manām izvēlēm, gan labajām, gan sliktajām. Viņš man vienkārši pieņem. Un tad, kad viņš man piedod, viņš man nepiemin to pagātni. Mēs cilvēcīgi velkam augšā. Sātans ir tas, kurš velk augšā un atgādina vecos grēkus. Mums tie var būt tikai par liecību, no kurienes mēs esam nākuši un kur mēs esam apžēloti. Mīlestības, varētu teikt, definīcija vai tas viskaistākais veids, kur arī Pāvils pats piedalījies un aprakstījis šo mīlestību, ir 1. vēstule Korintiešiem 13. nodaļa, kur viņš runā par mīlestību. Viņš saka, tā panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Praviešu dāvanas izsīks, mēls norims un atziņas zudīs. Daudz no tā skaistā, garīgā pats zudīs, bet mīlestība, Dieva mīlestība nekad nezudīs. Tā panes visu, tā cer visu, tā iztur visu. Kristus paņem tavu nastu un aiznes līdz krustam. Viņš kaut kur pusceļā nesaka, ai, man piegriezās. Es eju atpakaļ uz mājām, uz tēva mājām. Nē, viņš aiziet līdz galam. Viņš iztur visu tevis dēļ. Un viņš saka, mācieties no manis. Sekojiet manam piemēram. Nav runa par to, ka mēs vienmēr būsim tajā apgarotajā iemīlēšanās emociju stāvoklī. Un emocijas ir labas. Emocijas bieži vien seko mūsu izvēlēm. Bet kā apostols Jānis 1. vēstulē, viņš saka, mēs mīlam, jo viņš mūs ir pirmais mīlējis. Es mīlu, tāpēc, ka Dievs ir mīlējis. Elīnas draugi ir mani draugi, tāpēc, ka viņi ir Elīnas draugi. Un otrādi, mani draugi kļūst par viņas draugiem, tāpēc, ka viņi bija mani draugi, un mēs ienākam tajā kopā. Tāpat arī ģimene, lai arī kādas mums ir ģimenes. Mēs tajā brīdī, kad mēs apracamies, ka mēs noslēdzam šo derību savā starpā, mums vienkārši viņi ir jāmīl. Mums var kaut kas viņos nepatikt vai kaitināt, bet es izvēlos viņus mīlēt, tāpēc, ka es mīlu viņu. Un tāpat Dievs, viņš mūs ir mīlējis. Viņš saka, es mīlu visu pasauli, es mīlu arī tos grēciniekus. Arī tos, kuri tev ir iebjās. Viņš saka, es viņus mīlu, es esmu par viņiem gatavs atdot savu dzīvību. Tad mana izvēle ir atsaukties un arī mīlēt.
kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Un Jēzus saka, pēc mīlestības jūsu starpā pasaule pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ka jūs esat mani sekotāji. Tas jautājums, vai šeit mēs to jūtam un redzam. Un ir tik skaisti dzirdēt stāstus, ka cilvēks saka, es ienācu Matejā un sajūtos tik mīlēts, tā atmosfēra tik forša. Vakar gājienā bija tik labi redzēt neskaitām daudz draugus un brāļus un māsas no dažādām draudzēm. Bet arī tos, kurus tu nepazīsti, tur ej. Es vienā brīdī tur tas gājiens bija tāds diezgan vecrīgā, cieši, teiksim tā. Un es tur kāds 3 reizes vienam un tam pašam cilvēkam uzsitu ar plecu un uzkāpu uz papēžu. Un es sajūtu tādu mīlestību no viņa. Ja es kaut ko līdzīgu pamēģinātu pie Origo tuneļa, es saņemu citādāku sajūtu tur. Tik labi ir, ka mēs zinām, tas ir mans brālis, viņš kāp man uz kājām un man kaitina, bet es viņu tāpat mīlu. Kas nemīl, nepazīst Dievu. Pats tik augsta latiņa, ko Jēzus, nevis Jēzus, bet ko Jānis šeit parāda. Man patīk, ka Pāvils šeit uzskatot šo garu augli, viņš sāk ar mīlestību. Atcerieties, galatieši viņi sacenšas, kuram ir lielāka taisnība. Tad ir 2 frontes. Ja? Tā kā mēs te viena ir brīvības fronte, otra ir darba fronte. Ja? Un mēs tur tagad argumentētu, diskusijas, debatas, vēl tur kaut ko. Viņš saka, sāksim ar mīlestību, jo tajā brīdī, kad tu sāc mīlēt, tad vienkārši otram vēl labu. Tu vienkārši vairs tev nav mērķis pierādīt savu taisnību, varbūt viņu pat iznīcināt ar saviem argumentiem un vēl nospiest pie zemes tā kārtīgi. Bet tu vienkārši gribi mīlēt, vēlēt labi, palīdzēt otram. Un kad tu tiec konfrontēts ar Dievu, to neizmērojamo, bez nosacījuma mīlestību, kas ir pavērsta pret tevi, tu sāc mainīties. Un kādi no mums tas noteikti no raksturiem ir atkarīgs tajā brīdī, kad mēs sastopamies ar tādu nepelnītu mīlestību. Mēs sakām, tur noteikti kaut kāds aprēķins, tā nevar būt. Un mēs pārbaudām robežas, un mēs sākam stumt, un mēs sākam pārkāpt robežas, un domājam, cik tālu es varu aiziet, vai es varēšu nostāvēt šeit, un kā Dievs reaģēs, ja es to darīšu. Un kādreiz mēs saņemam kādu pretsitienu un sakam, redz, Dievs man nemīl. Viņš mani ierobežo, viņš mani sāk kaut kā pārmācīt. Bet tas ir mīlošā tēva stingrais plecs vai stingrā roka, kas mazliet tā saka, piebremzē. Tas nenozīmē, ka Dievs tev nemīl. Viņš vienkārši tev sargā. Viņš tev turpina sargāt, viņš tev turpina mīlēt. Mums ir kārdinājums mērīties ar saviem labajiem darbiem un tad pateikt, redz, es esmu labāks kristietis, jo, un tad uzskaitīt, cik mazajās grupās tu esi, cik kalpošanās tu esi, cik gadus tu esi kristietis, tā kā es to nezinu, kāpēc teicu. Un tu parādi, es esmu labāks kristietis, jo es izpildu šos kritērijus. Bet Dievs saka, es mīlu visus vienādi. Man nav mīļāko bērnu. Un tad, kad tu aptver, ka tu esi mīlēts, iespējams, pirmo reizi mūžā patiešām tu saproti, es esmu mīlēts nevis no tā, ko es izdarīju, nevis no tā, no kādas manas ir vērtība, bet vienkārši man mīl. Vienmēr priecājos man redzēt. Ik reizi, kad es nāku, tad pēkšņi tu vari paskatīties uz augšu. Nevis tā kā mazs sakumpis, bet iztaisnot muguru, pacelt galvu. Zināt, ja pat ja apkārtējā pasaule mani nīst un uz mani dusmīgi skatās, ir kāds, kas man mīl. Un Bībele mums iedod 3 līmeņus, kā mēs varētu justies mīlēti, vai kā mīlestībai būtu jāizpaužas. Tas pirmais līmenis, ar ko viss sākas, ir apzināties, ka Dievs tevi mīl. Tik daudz no mums to līdz galam neaptver. Mums liekas, nē, visus Dievs mīl, izņemot mani, jo viņš zina manus grēkus. Bet viņš tevi mīl. Arī tieši tāpēc, ka viņš zina, ka tu saviem spēkiem netiksi galā. Tieši tāpēc es sūtīju savu dēlu Jēzu Kristu, lai viņš nomirtu par taviem grēkiem. Tieši tādēļ. Un tev ir jāaptver, ja tu gribi, lai svētā gara auglis un šī šķautne, šī mandarīna daiviņa mīlestība tavā dzīvē ir. Tev ir jāsāk ar to, ka tev jāsaprot, ka Dievs tevi mīl.
otrais, tas mūs aizvedīs uzreiz pie otrā līmeņa. Jo tad, kad tu zini, ka tu esi mīlēts un tev nav jānopelna viņa mīlestība, tad tu vari izdarīt otro līmeni, kas ir mīlēt savus tuvāko, savus bērnus, savu ģimeni, savu draudzi. Jēzus izplaš mūsu izpratni par to, kas ir mans tuvākais, stāstot līdzību par to sasisto samarieti. Nē, bet par žēlsirdīgo samarieti es atvainojos. Un viņš parāda, ka ne pēc manas kategorijas un standarta Dievs man pasaka, kas ir mans tuvākais. Ka patiesībā tas ir katrs, kas nāk manā ceļā un kura vajadzību es spēju atrisināt, kur es varu piestāt un kaut kādā veidā palīdzēt. Un pat ja ne uzreiz atrisināt, tad pakāpeniski palīdzēt iet tālāk. Bet trešais līmenis, kas es domāju, ne katram no mums ir pa spēkam. Trešais līmenis, ko Jēzus mūs aicina, ir mīlēt savus ienaidniekus. Vecā derība saka, ka tu satrieks savus ienaidniekus, vai ne? Viņu galvas ripos, varbūt tur nav tieši galvas ripos daļa, bet tu iznīcināsi viņus, tu viņus nospiedīsi uz ceļiem, tu staigāsi savā uzvarā. Un Jēzus saka, mīlēt savus ienaidniekus. Lūdziet Dievu par viņu, vēliet labu viņiem. Paēdini viņu, ja tu redzi, ka viņš ir izsalcis. Padzirdi, ja tu redzi, ka viņš ir izslāpis. Neatdari ļaunumu ar ļaunumu, bet esi tas, kurš spēj pavērst ļaunumu par svētību. Un tas ir ārkārtīgi grūti. Es domāju, mēs jau mājās reizēm cīnāmies, kurš tur pierādīs savu taisnību, kur nu vēl ienaidniekam. Cilvēcīgi tas nav iespējams. Vismaz ne man, varbūt tev ir. Bet tāpēc tas ir gara darbs tevī, nevis tavs kaut kāds mēģinājums pierādīt, ko tu vari vai nevari. Un tad, kad tu nevari, tu vari droši teikt, Dievs, es nespēju mīlēt, bet tu man apsolīji, ka tu caur mani spēsi. Un Jēzus teica, jūs darīsiet vēl lielākas lietas nekā es. Un Jēzus aiznes to krustu līdz galam. Viņš nomira, tika apglabāts un trešo dienu augšām cēlās. Un mēs līdz ar viņu, mūsu vecā daba līdz ar viņu, mēs savu miesu esam krustā situši kopā ar kaislībām un iekārēm. Un ja mēs caur garu esam dzīvi, tad gara vadīt arī dzīvosim. Tas, ko Pāvils šeit saka. Un tajā brīdī, kad mēs piedzīvojam Dieva mīlestību un sākam mīlēt otru, mēs sākam uzdot cita veida jautājumus. Es, kad gatavoju pārus pirms kāzām, mēs runājam par 5 mīlestības valodām, un es saku, vai tu zini, kas ir tava līgavāņa vai līgavas mīlestības valoda, kā viņš saprot mīlestības labāk, vai tā ir mīlestības darbi, vai tā ir kalpošana, vai tas ir laiks kopā, vai vēl kas. Un tad es prasu, vai tu zini, kas ir tava mīlestības valoda? Kā tu jūties mīlēts? Es jau esmu, man liekas, stāstījis, bet mums mājās joprojām arī pēc 11 gadiem laulībā reizēm ir tā jocīgā sajūta. Tagad pēdējā laikā es zinu, ka Elija ļoti, ļoti cenšas viņas. Vienkārši mums ir tā, ka es jūtos mīlēts, tā, ka man uz šķīvīšu uzliek to rīsu porciju, un Elīna jūtas mīlēt, tā, ka viņai ir brīvība uzlikt tik rīsus, cik viņa grib. Un es jau vienmēr varu paprasīt to otru porciju, ka tas būtu ritīgi mīļi. Bet tas ir tik forši, ka mēs tajā brīdī vairs neuzdodam jautājumu, pagaid, man jāpierāda viņai sava taisnība, ka viņai man ir jāuzliek tā porcija. Jo tā ir patiesa mīlestība, ka viņa pakalpo otram. Un man nav viņai jāliek tas šķīvs priekšā ar uzliktiem rīsiem. Saka, redz, kā es tev mīlu, es uzliku. Nē, tā ir ieriepšana. Ja es zinu, ka viņai patīk uzlikt pašai un zināt, kā tieši noformēt tos rīsiņus. Mēs bērniem prasām kečupu likt uz rīsiem vai blakus, un tu nekad nezini, kāda būs vai krējuma mērcīt virsū. Tu mēģini izprast, kā viņš jutīsies mīlēts, jo tu zini, ka tu uzliksi nepareizā vietā, tad viss neēdīs neko. Varēs dabūt papildu porciju. Mēs sākam uzdot jautājumu nevis kā es jūtos mīlēts, kas apmierinās manas vajadzības, bet kā es varu iepriecināt otru, kā es varu svētīt otru, kā es viņam varu parādīt mīlestību. Atceries vienu lietu. Kristus nomira tevis dēļ.
Kristus nesa krustu tevis dēļ. Viņam to nevajadzēja. Viņš to darīja, jo viņš tev mīl. Viņš samaksāja par taviem grēkiem. Viņš izlaiž savas asinis tevis dēļ, lai tu varētu dzīvot un atspoguļot viņa mīlestību šajā pasaulē. Es aicinu, ka mēs varam piecelties, ka mēs varam lūgt un ka mēs varam slavēt mūsu Kungu. Varnais Dievs, slavu un pateicību Tev par Tavu mīlestību. Paldies, ka Tu liec saulei uzlikt kā par labiem, tā par ļauniem, tā skaitā par mani, par mums. Paldies par Tavu garu, kas iemājo katrā Tavā bērnā. Paldies, ka Tu uzrādi mūsos grēku, taisnību, tiesu, atgādini mums to visu. Paldies mums, ka Tu piedod mums nepārmestams un ka Tu vienkārši paņem un samaksā to mūsu parādu. Es lūdzu, ka mēs spējam dzīvot Tavam godam, pieņemt šo mīlestību no Tevis un dot to tālāk. Gan vistuvākajiem, gan tie, kurus mēs negribētu redzēt savā dzīvē. Varnais Dievs, es lūdzu, ka Tu nobriedini mūsu šo svētā gara augli un palīdzi mums šajā nedēļā mīlēt, būt par gaismu, norādīt uz Tevi. Kungs Dievs, svētī un sargi mūs. Tavā vārdā to lūdzu. Āmen.